Čau, mani sauc Rojs, ja plašāk mani pazīst kā Piparu. Šodien esmu savā virtuves studijā. Šeit man ir pilns ar Electrolux tehniku, un Electrolux man ir izaicinājuši pagatavot kaut kādas neparastas receptes krāsnī. Noteikti esam sastapušies ar tādu situāciju, ka esam iepriekšējā vakarā pagatavojuši kaut ko uz pannas, nedomazgājuši traukus, un tad nākamajā rītā netīras pannas. Ko mēs tad darām, tad, kad gribās svētdienas pankūks, gatavojam tās krāsnī. Es neesmu šo mēģinājis, bet tūlīt mēs uztaisīsim kopā eksperimentu. Mums ir konkrēti nomērīts 220 grami miltu, 400 grami kefīra, 1 ola. Tad šeit es paņemšu teikaroti cepamais pulveris un cukurs mums vēl ir. Un process ir ļoti vienkārši. Mēs visu gāžam iekšā. Īstenībā pankūkas pirmais ēdiens, ko es pagatavoju patstāvīgi, tās noteikti bija spaghetti bolognese, bet pirmais ēdiens, ko es vispār pagatavoju, tas bija ar vecāku palīdzību, taču tās bija pankūkas. Bet pankūks noteikti nebūtu viens no maniem mīļākajiem ēdieniem. Es zinu daudz cilvēkus, kam pankūks ir mīļākais ēdiens. Es neesmu viens no tiem cilvēkiem. Kāds man būtu mīļākais ēdiens? Es teiktu, ka nu jau kebabs ir iekarojis manu sirdi, vai arī vienkārši vistas vai lielopa gyros. Īstenībā, manuprāt, visi, kuri mājās gatavo kūkas vai kaut ko, kur vajag vienkārši putot, mikseris ir essential, jo es nevaru iedomāties, ka visu šito putot ar roku, tas būtu tāds čakars. Nu, tad pievienosim nedaudz to kanēli. Arī tāpat kā ar cukuru, man nav nejausmas, cik pievienot klāt. Tā, es tagad paralēli arī skatos recepti. Mums vajadzēs... Es nedaudz pār ātru pievienoju dzeramo sodu. Tas ir kāpēc uzmanīgi jālasa recepts. Bet nekas, šis ir eksperiments, es nebiju gatavs ar to, ka vispār man šis sanāks. Es biju tā kā sācis jau gatavot, ar domu, ka varbūt nesanāks. Un tas arī ir ok. Ok, izskatās labi. Tā, šito mēs nesam uz trauku mašīnu, un šo te mēs apsedzam uz tām 15 minūtēm. Tām, kamēr pankūkas briest, tad, nezinu, vai viņas tur briest, kamēr mēs viņas atstājam atpūsties. 190 grādi, man šķiet, tas ir pilnīgi normāli, augšā apakšējā karsēšana. Atkal šī recepte bija domāta parastākajām pannas pankūkām, tā kā es nezinu, kā viņi sanāks krāsnī, ceram uz to labāko. Tā, 15 minūtes ir pagājušas, tagad tas, ko es darīšu, šeit man ir easy to clean paplāte, tā arī viņa saucās. Tā arī viņu visvieglāk aprakstīt. Tiešām ļoti viegli notīrīt, nevajag nekādu cepamo papīru, nekādas taukvielas. Vienkārši samaisu atkal ātri šito maisījumu un lieku virsū. Es ceru, ka šitā sanāks. Vēl vienu karoti. Sešas pankūks vienam cilvēkam taču būs pietiek, vai ne? Es domāju, ka jā. Man īstenībā tāds prieks gatavot savā studijā. Man šeit ir superīgas krāsnis, superīgas pannas. Šeit gatavot ir tāds prieks un ēdiens vienmēr sanāk garšīgs. Es ceru, ka šīs pankūks arī sanāks garšīgs. Tūlīt uzliksim tad to laiku 8-9 minūtes. Tūlīt uzzināsim. Tā īstenībā tas, ko es tagad skatos, 2 minūtes ir palikušas, ko cept. Tas, ko es tagad varētu izdarīt, apgriezt pankūks. Man sanāks? Tūlīt testējam. Īpaši no apakšas viņas nav apbrūnējušas. Zini, kāda man ir ideja? Mēs varētu tagad uzlikt krāsnī grila funkciju, un tad tās pankūkas tā diezgan smuki apbrūnēs, jo šobrīd viņas ir bālas ar grila funkciju. Būs tāds karstums no augšas, un tad viņas būs smuki zeltaini brūnas pankūkas.
Bet kā smaržo pēc kanēļa, ej, tu nost. Žēl, ka nevar nodot smaržas cauri video. Tas ir tas, ko es vienmēr esmu teicis. Jo tā kā šobrīd smaržo šitās pankūks, man šie kanēlīgākās pankūks, kādas jebkad ir kanēļojušas. Zini, ko man šeit mums ir jādara? Man šeit ir melnā šokolāde. Tas, ko es darīšu, es bēršu to virsū, un tad par virsu es uzlikšu nākamo pankūku, un tad mums būs tādos skaistos slāņos šokolāde. Šis varētu būt interesanti. Vēl viena pankūka. Vēl šokolādi. Šī būs mūsu pēdējā pankūka, un uzliekam vēl šokolādi for good measures. Zin kā labas manieres uzlikt tikai vēl šokolādi pa virs. Tagad mēs ļausim šīm te pankūkām nedaudz pastāvēt, jo kas notiks, tad, kad mēs ļaujam tām pastāvēt? Tā šokolāde, kas ir slāņos, viņa sāks kustu, un tad, kad mēs griezīsim uz pusēm, kāds kadrs tur būs, tā kā mēs nedaudz ļaujam viņām pastāvēt. Un kur mēs tikko uzcepām mūsu pankūkas, nebija nekāds cepampapīrs, nekāda eļļa, un tie gabaliņi, kas bija, viņi ļoti vienkārši nonāca nost. Nu ko? Aiziet! Kā arī teicu, vizuālais ir vienkārši fantastisks, bet svarīgākais ir tas, kā garšo. Tūlīt noskaidrosim. Viņas iekšpusē ir mīkstas un tādas kožļīgas, bet no ārpuses viņas vēl joprojām ir perfekti kraukšķīgas. Un tā šokolāde īstenībā, kas tur ir, šitas, man bija šaubas, godīgi sakot, ka šis sanāks, bet iespējams, ka šis būs viens no maniem jaunajiem mīļākajiem desertiem. Tad lielais jautājums, vai šis cepās? Noteikti jā. Varbūt atgādina kaut ko starp cepumiem un vafelēm, taču tie ir 3 diezgan līdzīgi ēdieni. Svarīgi, ka šīs, ko mēs šodien pagatavojām, garšo labi, un tas izdevās.